sezona, es uzskatu, ir izdevusies. Protams, lielākā sezonas kulminācija bija iepriekšējais posms šī trasē, kur bija daudz pasaules zvaigznes, bet arī šodien bija ideāla laika apstākļi, ideāla trase un, man liekas, ideāla gonka. Ir tāda mazliet gandarījuma sajūta un patiesībā ir izdevies viss, ko mēs esam vēlējušies šogad izdarīt, un mazliet pat vairāk bišķī. Šī 10. sezona ir tuvu izskaņai. Ja būs, tad būs vēl kāds ziemas posms mums decembrī. Par nākošo gadu sezonu ir dažas labas iestrādes un domas, kas varētu sanākt. Skatīsimies, kā virzīsies lietas ar vasaras rallycrossu. Ja šī sērija iegūs jaunu impulsu, tas būs, manuprāt, iegūms visiem. Par ziemu tāpatās kā vēsturiski arī brauksim ziemu noteikti un cerēsim, ka ziema būs daudz foršāka nekā pēdējās 2 ziemas. Jau ar katru gadu es uzskatu, ka Žiguļu kauss ir ļoti labi pielicis kvalitātē, gan kvantitātē, bet vairāk tieši kvalitātē, organizētībā, pasākumu apmeklētībā. Un tā mana vīzija ir tāda, ka ir pienācis tas brīdis, kad mēs esam pelnījuši kaut ko vairāk. Varbūt ne uzreiz Latvijas čempionu godu, bet es domāju, ka esam pelnījuši braukt vairākās trasēs ar plašāku publiku, ar lielāku publicitāti, un Žiguļu kauss, es uzskatu, ka varētu pavērt jaunas ierises Latvijas rallycrossa kārtējā atzimšanā. Jācer, ka šoreiz veiksmīgi. Paldies, gribam teikt, pirmkārt dalībniekiem. Ja? Vislabākā ideja, vislabākais izpildījums nebūs nekas, ja nebūs dalībnieki. Tātad es gribu pateikties dalībniekiem. Pa šiem 10 gadiem ir vairāk kā 300 cilvēki izgājuši cauri Vastusam, un daži ir palikuši ilgāk, daži ir palikuši mazāku brīdi, ja? Bet es gribu noteikti pateikties dalībniekiem. Otrais tiesnešiem, protams, kas komandai, kas palīdzēja šo visu darīt. Vairim Trallam, tehniskās komisijas vadītājiem, Aigaram Kārkliņam, ar ko mēs esam bijuši šos gadus kopā un patiesībā esam izdarījuši labu darbu.